Šodien ir brīnišķīga diena. Ārā ir skaists rudens. Un es nācu uz darbu un domāju par saviem kolēģiem. Jūs tik arī domājat par saviem kolēģiem, ne? Nereti ir tā, ka viņi mēdz būt noskumuši, nenovērtēti. Vai zinat šo sajūtu? Arī man tā ir bijis. Un manuprāt, mēs vadītāji esam tie, kas ir par to atbildīgi. Un man ienāca prātā ģeniāla ideja, jeb risinājums. Universālā tāfele, kas kalpo kā tāda maza slavas zāle, kur mēs piefiksējam tikai to labo. Viņa ir balta, mobila un ērti izmantojama. Un tā būtu ne tikai kā slavas zāle, bet kā platforma, kur izvietot visu to svarīgo informāciju, kas nu tajā brīdī ir. Ko mēs iegūstam? Darbinieki ir priecīgāki, jūtas novērtēti. Rezultāti neizbēgami aug. Un arī viss svarīgā informācija tiek pamanīta. Skat, reku man kolēģi Ieva, kas nesen savā nodaļā tieši šo ieviesa. Varbūt pāris vārdus bilst par šo risinājumu. Jā, paldies. Es tiešām varu teikt, ka risinājums ir ļoti veiksmīgs, jo es zinu to sajūtu, kad man arī likās ilgus mēnešus, ka vadītājs nepamana manus darbus, ka viņš neredz to lielo apjomu, ko es esmu paveikusi, taču viss mainījās. Vienā otrdienā es atceros, es atnācu uz darbu un ieraudzīju savu vārdu šīs tāfeles, kur vadītājs bija pateicis paldies par labi paveiktu projektu, labi to novērtējis, un es sapratu, ka nē, viss ir citādāk. Man darbi tiek pamanīti, novērtēti. Kopš tās dienas es pievēršu uzmanību tāfelē, jo redzu, ka tur ir arī manu kolēģu veikums pieminēts, un vienmēr arī aktuālākās lietas ir uz šīs tāfeles, tā ka tikai labas lietas, un paldies, tas ir mainījis gan noskaņojumu, gan arī uzlabojis rezultātus mūsu nodaļā. Super, liels tev paldies, jau. Nu, tad atliek tik jautāt, cik liela tāfele jums būs vajadzīga, cik jums ir tie labie darbi?